blakus, sēdēt. Labrīt. Laimīgi, Būm FM suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši, kā suņabūdā. Netērē laiku, tērē naudu. Suņabūda, wow! Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Blakus, sēdēt. Labrīt. Laimīgi, Būm FM suņabūdā. Studijā Arturs Kaimiņš. Nekur nav tik droši, kā suņabūdā. Ienāciet šajā būdā, un ienaidnieka vietā jūs iegūsiet draugu. Miau. Netērē laiku, tērē naudu. Suņabūda, wow! Wow! Labrīt, labdien, labvakar! Sveicināti visi apkārt, visi apkārt. Studijā ir šodien Dāvids Romāns Andrejevs. Dāvida, labdien, labvakar, labrīt, jo mēs skatāmies arī internetā, tāpēc ir visas iespējamās uzrunas jāsaka. Dāvid, kā man tev sāk par Dāvidu, par Romānu vai par Andrejevu? Par Dāvidu, godīgi tā, uz Romānu es grīz neatsaucos, ja man kāds telefonā saka, Romāns, es reiz tā, ups, no kurienes? Vai cilvēki, kas man pazīst ļoti sen, tur kāds 30 vai kā, bet, Dāvid, es esmu zils. Tu esi zils? Nosacīti. Tas nozīmē, ko tas pastāst man, jo es esmu acīm redzams zils. Tās ir tavas problēmas. Tā varbūt arī nav problēma. Jo kā uz to paskatās? Kad es ienācu studijā, pirmais, kas man ienāca prātā, ir tā kā puisīši un vēl kas tēlo monstrus un šitos te vampīrus, vilkačus, jā. Un tad viņi došiem mammai mājās saka, ka viņi... Bet tu esi biseksuāls, jā? Jā, un ka viņi spēlē kino un... Cik gadus tu esi biseksuāls jau? Es neatbildēšu. Cik tev tagad ir gadi? Man ir daudz, es esmu ļoti vecs. Man ir 46 kaut kas tāds. 48. Jā. Pārtiks tehnologs Dāvids šodien suņabūdā. Dāmas un kungi, ar aplausiem mēs esam beidzot sagaidījuši Latvijā pirmo cilvēku, kurš ir sēdējis un kā tu kacinājis, ja tu biji tas kacinātājs, jo trakākā lieta, Dāvid, kas ir notikusies, tā ir tā lieta, ka tu esi nokļuvis aizmirstības pasaulē. Kad ieliku es raidījuma priekšreklāmu, kur bija Dāvids virsū, ko tu noteikti neesi redzējis, jo tas bija internetā, runa ir par to, ka cilvēki, kas ir, teiksim, izlaiduma gads pēc 88. nezinu. Viņi prasa, kas tas tāds? Un nezinu, te tevi ir aizmirsuši. Tu domā, ka tas nebija varbūt speciāltais? Varbūt, tāpēc es gribēju jautāt, tu biji pazudis, tu biji tajā, visur tu biji rādio, tu biji televizorā, tu biji visur, tā kā tev tu... Leduskapī, gluteklī, visu, ko ieslēdz ar elektrību, jā, tur katrā ziņā tu biji. Tad tu to visu pārtrauci un tad tu devies uz tev... Gaisma pa daudz ir? Nē, man nekāda vaina nav. Es mēģinu nostāties ar visām 4 kājām, lai man nevar apgāzt. Aizsardzības pozīcijas. Tad tu aizbrauc uz to Ķīnu, un tad ņemies par to Ķīnu. Ne tikai Ķīnu. Tu biji visu kaut kur, jā? Jā, protams. Vai tā ir taisnība, ka tu savu sievu piedāvā svešiem vīriešiem ar viņu pārgulēt? Nē. Vai tu man tagad gadījumā nav tā, ka... Da vrioš ты все. Es absolūti esmu pārliecināts, ka tā ir. Ļoti labi. Jo man ir jautājums tāds, vai gadījumā, tev ir sieva Antra. Antra ir tava sieva vai tava māsa? Vai tava draudzene? Jo, kādas jums tās attiecības? Es saprotu, uz kuriem tu mēģini stūrēt, neies caurveicīt. Tas nekas? Nē,
ir ok. Ir ok. Tu vari domāt, ko tu gribi. Es jautāju. Jautājums ir, jā. Viss, bet nebeidz interpretēt lietas, ko tu iztēlojies. Nē, es vienkārši pajautāju. Tā nav tā, ka tu sievu piedāvā, teiksim, ar kādu, teiksim, kādā bārčikā, kādam džekam pieņemsim pajautāt. Klausies, negribu uznākt pie manis uz mājām, mēs varam tur. Redz, tu jau sāc uzsaka aizmirst. Ir viena lieta. Jā. Jūs varat fantazēt, ko jūs gribat. Ko tik nestāsta, ko tik es neesmu kam teicis. Jā, bet es konkrēti zinu. Tas ļoti labi. Ejiet pie viņiem un var prasiet. Viņi noteikti zina labāk. Viss, es atbildu. Bet tā iedevu. nav taisnība. Es tālāk nerunāju, es atbildu iedevu. Jā. Interpretē, lai Dievs stāv klāt. Nē, tas ir. Es esmu tev, vecīt, cepuri nost par to, ka tu, dāmas un kungi, Dāvids nekad nemānās. Dāvids nemelo. Varbūt viņš nesaka līdz galam, bet melot Dāvidam, galīgi tas nav viņa garā. Līdz ar to, par to tev liels plus, jo Latvijā ar melošanu aizraujās pat ūdens glāze. Savukārt tev tāda lieta, man tā šķiet, ka tu vismaz saki, pirmais, ko tu domā. Kas mēģina man šantažēt, it kā viņam esot šantažēt? Jā, šantažēt. Jā, bet tev tas ir tāpatās. Es domāju, ka tu esi ļoti laimīgs cilvēks. Tu drāzies, ar ko tu gribi. Jā, es gribu tikai. Jā, tu gribi. Lieta, cik tālu ir caur pozu un cik tālu ir līdz gulēšanai. Sorry, maz ko es saku. Kādā pēdējā reizē bija seks vīrietis? Vīrietis ar seks ar vīrieti? Godīgi neatceros. Zini, nevajag jaukt. Nē, tu vajadzēja gribi saprast. Jūs tā kā dzīvojat kopā, un tad teiksim, tā ir tā atvērtā mīlestība. Pagaidi, varbūt tagad tu izpļāpējies, es vairs nevaru iet mājās, varbūt man sieva nekā nezinu, tu esi pārliecināts. Pagaidi, es nezinu, neinterpretē lietas, par kuriem jūs nav ne mazākā saprašanas, varbūt jums ir vienkārši gribās tā ticēt. Nē, es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi un veselīgi, jo galvenais ir, ka tas viss ir veselīgi ar pozitīvu zīmi. Tu esi laimīgs. Jā, tas taču ir pats svarīgākais. Protams. Nevis kā tur domā Tante Bauskā. Un piemēram, Artus Kaimiņš. Artus Kaimiņš tev vienkārši kāpēc tu domā, ka tu Artus Kaimiņš tev pajautā? Tas ir uzreiz, kā es tev vienkārši kā es tev varu pajautāt, arī tev vēl jautājošāk. Bet es varu arī aiziet, es varu neatbildēt. Un vēl. Jā. Es gribētu tev pajautāt, Dāvid, tā. Kāpēc tev tas interesē? Tas ir labs jautājums. Tu gribi par to parunāt? Es parunāšu pēc tam, mums ir šodien ko runāt. Es gribētu tev neteikt paldies par to, ka tu esi Latvijas popmūzikas estrādē iedzinis kā tas ir, kur līķis tur? Zārka Naglu. Jo tu biji tad, kad tu biji visos televizors un tā tālāk, tu biji tas, kurš viņus ģērba. Visus tos cilvēkus, tā kā, tu tur. Un ko es slikti izdarīju? Kāpēc tu to darīji? Tāpēc, ka tev naudu maksāja. Jo kas no tā beigās tagad ir paties, kā mums tā popmūzika Latvijā, tāpat kā tā modes kultūra Latvijā. Ir. Un kas tur vainas? Bet tas ir labi. Viss iet savu dabīgo ceļu, es neredzu nekā. Es nezinu, es negribu iejaukties. Tāpēc es esmu apzināti aizgājis prom. Jā. Tu saki, man nepazīst. Varbūt es negribu, ko man pazīst, jo ir viena lieta. Es vairs nedošu. Tas laiks ir beidzies. Ieteikums tu vairs nedod. Tā ir taisnība. Tu kādreiz visu laiku tev bija viedoklis par visu, tagad tev vairāk nav. Tad man toreiz par to maksāja. Ok, cik tu tagad nopelni mēnesī? Godīgi pateikšu, minimālo algu. Minimālā alga kurā valstī? Latvijā. Cik mums ir Latvijā? Kas zina, kāds mums ir? Kā vispār? Tas ir kaut kā 300 eiro laikam, ja? Kaut kas tam līdzīgs. Un tur 300 eiro tā kā izdzīvo, nevar būt. Un paldies, veselība neklibo. Labi, tev mājās pie Jelgavas, kur tu nopirksi to mūžu, ja? Tev ir 500 rozes, tā ir taisnība? Bija 700. Bet tiešām tas ir dafīgā, un tu viņus visu tā kā apkopu un ņemies, un tā viņas... Nē, nav, man pirmkārt nopirkt graustu un svalku. Nē, es runāju par rozēm, jā. Otrkārt, es gribu teikt, ka man šī māja jau nepiedara vairākus gadus jau. Jūs veci kur ir veci? Veci, tu esi aizmirsts. Tu esi aizmirsts. Viss ir vecs, neinteresants. Jūs esat... Es tev saku, tu esi aizmirsts. Man par tevi pēdējā kaut kāda lieta, ko es uzzināju, bija no 11. gada kaut kādiem rakstiem. Tu esi reāli aizmirsts. Runāsim par to, kāpēc tu vispār atnāc. Dāvids atnāca tikai tādā veidā, ka, ja viņam no tā būs kāds labums, jo nafīgā viņam nākt uz kaut kurien, kur atkal viņam jautās viens un tos pašus jautājumus. Līdz ar to, ar ko tad Dāvids nodarbojās šobrīd? Bet solvitā botiņas skras vienkārši pēc mauku mājas saimnieces, piedodiet. Apspīlētos brunčos, žaketi pa maz, pogas sprākst vaļā, piedod. Dzirdi, ja? Jā, protams. Es pilnīgi piekrītu. Vienkārši vulgāri. Tā ir taisnība. Mēs iesim. Solvitā botiņam. Pieiet pie spoguļa un apskatieties savu puncīti. Jā. Vai tiešām jūs domājat, ja tik šauras drēbes valkājat, jūs izskaties tievāk?
Vai jūs tiešām esat uzbarojusies? Piedodiet, tik nekorekti, protams, sievietē nesaka, bet jūs zināt, ko jūs darat, ja jūs ejat politikā. Par jums teiks visu, ko domā. Matu ir vulgārs. Matu sakārtojums ir vulgārs. Tas vairāk atgādina padomi laiku, kaut kāds Cekavskaja dama bija šai frizūrai nosaukums. Vai nu jums ir viens frizieris ar bijušo veselības ministru, ja jūs jau, protams, saprotat, ko es domāju. Svāru garums ir vulgārs, žakete ir vulgāra, viss ir ne pēc izmēra. Mums vairāk tāds cilvēks vajag, Dāvid, šajā valstī. Ja tu zināt, kādas nepatikšanas. Es zinu. Man bija tik liels nepatikšanas pēc tā visi, jā. Pēc tam tu biji kaut kāda, bija interpretējusi to visu, kas tas tāds vispār ir. Jā, bet mazliet tiesā sūdzēt. Jā, bet neiesūdzēja, vai ne? Vēl ne, jā. Un tā arī nesūdzēs, tāpēc, ka Latvijas tiesa prasa, kā tu zini, ir ļoti, tā kā viņiem patīk tā kā pavilkt laiku. Es mazliet pielabot, es varu neteikt tik traki, jo es nebiju iedomājies, kur viņu ieliks, jo tu jau zini. Viņi dienā ieliks. Jā, tu saka, es nākšot pie tevis, jo tu man piezvanīji brīvdienas vakarā. Es tā vēl pēc tam caur UFO, un nevajag. Es esmu, protams, nedrīkst. Ko nedrīkst? Stāsta godīgi, kā tas bija. Saka, papildini mani. Nē, es nepapildināšu vienkārši. Tagad cilvēki jautās, kā tā var būt, ka Dāvids nerunā. Kā tā var būt? Kas ir tā, par to ir runa. Dāvids taču runā. Nē, bet kāpēc vairs dot savu viedokli cilvēkiem, kurš tas neinteresē? Tāpēc, ka tu esi atpīstīts jau laika gaitā. Tev vairs negribās. Tev negribās viņiem dalīties ar savām lietām. Tev negribās viņiem savos priekos, nelaimēs, laimēs vispār neko darīt. Nē, tāpēc, ka Latvijā ir viena lieta, vienalga, ko es teiktu, visiem viss būs slikti. Jā, tā ir taisnība. Es būšu muļķis, tu būsi muļķis, jā. Pagaid, par tevi ir tieši tas pats. Es esmu zils. Nē, tu vienkārši kārtīgi. Es esmu zils. Tu vienkārši kārtīgi savu darbu dari un par to tev maksā. Galā. Piedod, es nebūšu tas cilvēks, kur tu varēsi. Nē, bet es vienmēr arī strādāju mēdījos. Es tev netaisos tagad ne pa galvu spērt ar vārdiem, nekādā veidā tevi pazemot. Vienīgais jautājot, kad tu ar tiem džekiem guli, tu esi tā kā aktīvais vai pasīvais? Es taču tā tēma ir izsmelta. Tad nesapratu. Tēma ir izsmelta, es par šo tēmu nerunāšu. Lai ko tu gribētu? Bet tā kā visi geji viņi mainās vai nemainās, mēs gribam to saprast. Es neesmu gejs. Es zinu. Tad lūdzu, vai nu tev nav, teiksim tā, vai nu tu neesi informēts? Nē, mēs Suņbudā ļoti interesējamies par to. Tālāk, bet kāpēc mani šeit attiecināt? Mēs aicinām tie, kas kaut ko vismaz ir redzējuši, vismaz kaut cik maz lietiņu. Mīļo cilvēku, es nemeklēju attiecības tālāk. Attiecības tālāk. Pārslēdzamies uz lietu, kas saucās... Kas ir tas, kas liecina par labu gaumi? Tas ir tas, ko tev vienmēr jautāju. Un tad Dāvids tā kā pārtiks... Kā tu biji? Pārtikas... Palīdz, kur tev vārtiņš jābūt? Pārtiks gastronologs. Bet es sākšu no otras puses. Dāvids, kā 8 starptautisko Grand Prix ieguvējs, ko Latvijā kāpēc neviens nerunā, kāpēc tad man nevarētu būt viedoklis? Dāmas un kungi, es pilnīgi esmu par tavu viedokli. Es esmu tavā pusē, Dāvid. Tas nekas, kad es tikai tev tagad šāds jautājums jautāju. Dāvids un 2013. gada Sky and More modes skata. Was ist das, Dāvid? Bet kas tas ir? Ieklikšķini. Kas tas ir? Pagaidi. Aptur, kādreiz izstāstīju. Dāvid? Redz, un tad es izstāstīšu. Kāpēc es vairs skats netaisīju un presēju nav pieeja. Šitā nebija labi skati. Viņi bija ļoti labi, viņi bija ģeniāli, viena no labākajām mājās. Vislabākā skati tā bija? Viena no labākajām, jūs teicu. Neinterpretē. Labi, stāst. Un ir lieta tāda, ja tu paskaties tuvāk, tur fonos ir būda, gļuku sēnes, ābolu bumbieri. Ja kādam cilvēkam nav saprast... Es domāju, ka tā ir būda, gins būda un gļuku sēnes. Iedomājos, ka tur ir ābolu. Bet ir viena lieta. Uzlikšķiņ tagad TVNet, kas jauns kaut kur ir tēma, Poaro LV ir tēma vai vīrieša legingos. Šīs katri 2 gadu atpakaļ gandrīz. Šī tēma Latvijas sabiedrībā tiek apspriesta šonedēļ. Nē, to es pa priekšu. Modē ir jāiet pa priekšu. Un Latvijā rakstīja, ka tas ir transvestītu grims un vēl kaut kas. Tad, kad šādi transvestīti sabrauc uz jauno vilni ar šādām lūpām, ja tu varētu lūplānus parādīt šim sievietēm. Kur parūks speciāli mazgāt zvejas mašīnās, lai viņas būtu saburzītas un tās lūpas ar polsteriem uztaisītas milzīgas, ja? Pagaid.
Es parādīju jauno vilnu, un te pēkšņi viss pateica, ka tie ir transvestīti. Tas bija pirms 2 gadiem. Nē, veicīt, es jau vēlreiz saku, tas ir labi. Vilnī, visa mūsu smalkā dzeltenā prese liek pirmajās rindās, cik viņas esot skaistas, un cik tūkstoši, neteikšu, arī tavu kolēģi vienu no radio DJiem, kas izskatās pēc monstra tādām lūpām, šitādām krūtīm. Tas esot skaisti, es to parādīju uz mēles un pateicu, ka Dāvids ir vulgārs. Sorry. Ies man draugos un Facebookā, tu redzēsi, kur ir no Itālijas, no Milānas modes žurnāla vāks nofotografēts, kas ir 1 pret 1. Dāvid, klausies, tev tā mūža vēl ir? Nu, kas tev tur ir? Nē, nav. Nav. A tev, kaut kāda lauka māja ir tagad? Nē, nav. Ok, kas notikās? Kā visiem Latvijā, parāda saistības. Nopietni, jā? Jo es skatījos, ka tu biji tajā Ķīnā, tev bija tā mājaslapa, kas saucās D-Fashion.net. Viņi vairs nestrādā. Viņi strādās, jo šodien pat no rīta es saņēmu mailu, bija sazinājušies kaut kas, jo mums ir tā, kā Cube taisīja viņu, un ir tā, ka 2 Windows ir nomainījušies, un viņai nesapās vairs. Bet tev patīk sevi arī palielīt, kas ir ļoti labi. Nē, ir lieta latvietis saka lielīt. Teiksim tā, Latvijas tādas zināmākās līgavas izsmanējās. To es pateicu pēc 15 gadu darba. Līdz šim es nekad to presē neteicu, jo cilvēki samaksājuši par kleitu. Es domāju, ka man nav tiesības izmantot to reklāmai. Bet pēc 15 gadiem es beidzot varu pateikt. Jā. Es sāktu uzskaitīt, un tas nebūtu korekti. Bet kas notikās? Pagaid. Kas notikās, ja tev viss bija? Tu stāstīji, ka tev bija mašīna, tur braucienu un tā tālāk. 2 mašīnas, jā. Nē, vienkārši kā, un tagad tu saki, ka tev nav tā. Es tā domāju, ka tev tās mūža ir un tās 700 rozes un joprojām saglabājušās. Prioritātes mainās. Jā, līdz laikam, un nav ko likt augstāk par savu dibenu, godīgi pateikšu. Ok, ko tu tagad dari? Strādāju. Par Dāvidu. Par modes to visu. Nē, es esmu kreatīvais direktors vienā no kompānijām. Kreatīvais direktors? Jā. Ok, tagad davai par kreatīvo direktoru smadzenēm parunājam. Kas notiek ar Latvijas apģērbu? Kāpēc ir tā, ka, pieņemsim, klubā, nezinu, X, pateikšu, X tā būs, Just, pieņemsim, visi ģērbjās Zārā, tāpēc, ka nav kur cilvēkiem jauniešiem ģērbties. Kāpēc ir tā, ka mums pārdarās vecus outletus kaut kādus, 3-gadīgus, 4-gadīgus? Kāpēc H&M vai ne mums pārdod kaut kādas vecas miskastes, drēbes, manuprāt? Kāpēc ir tā, ka citās valsts, kāpēc, teiksim, G-Stars mums neved vispār jauno kolekciju iekšā? Kāpēc ir tā, ka tās cenas ir neadekvātas tam, ko viņi piedāvā, un tās cenas ir tādas pašas, kā, teiksim, Anglijā, un tikai pa 3 gadus vecām precēm? Tas nebūtu jautājums kreatīvam direktoram. Bet kā tev šeit? Tu zini. Tad nevajag sasaistīt to kopā kreatīvā direktora. Labi, ja tu... Tālāk. Kāpēc tā ir? Tāpēc tirgus mazs. Tirgus mazs, cilvēkiem naudas nav. Jā. Ambīcijas nezinu kur, bet nopirkt viņas reāli nevar, bet biznesi jāsilda. Jo sarot, es ilgi, man tā, ka nāk tas cilvēks, man tā kā jāgatavojas. Es taču nezinu, ko es varētu uzvilkt mugurā, kad Dāvids nāk. Jā, un atnāca pliks un gribēja man iekārdināt, tu esi garām. Paldies Dievam, es esmu garām. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Paldies Dievam, es esmu garām. Nē, iekārdināt, es vienkārši domāju, ka tas ir tas, ko es varētu atļauties. Jo šādi, teiksim, ja nopirku kaut ko Rīgā, kādam atkal tas būtu mugurā. Tas ir tas, ka tie mazie veikaliņi ir tik mazi, ka visiem viens un tas pats ir. Līdz ar to es domāju, ka es varētu mazliet tagad būt savādāks. Tu esi oriģināls, bet ir viena lieta. Cilvēks grib valkāt vienīgo eksemplāru, bet negrib par to maksāt, vai arī nevar par to samaksāt. Kāpēc ir tā, ka tev tas veikals vēl ir pašam? Protams. Cik tev tur maksā kaut kas tur kaut ko? Var kaut ko nopirkt par 12 eiro, un kaut kas arī maksā pār 100 eiro. Okay. Man cenas ir ļoti, teiksim, Latvijā no dizaineriem man ir viss normālākās. Ja tā, es domāju, man arī ir visi izmēri līdz 46 izmēram. Vasarā būs līdz 48. Bet tev ved tikai vecās lupatas, pareizi? Kā lūdzu? Ved vecās lupatas šeit iekšā Latvijā. Kā ved, es viņas ražoju. Ne, par tevi ir runa. Ir par vispār, par veikaliem. Nē, tā nav. Tā gluži nevar teikt, jo, teiksim, tā katras lielās kompānijas iekšējais loģistika un teiksim, menedžments ir katram individuāls. Kas tie pa modes namiem Latvijā mums ir? Kas tas tāds ir vispār? Es neesmu interesēts. Varbūt tev ir informācija. Nē, man nav. Es neko no tā vispār nerūpēju. Tāpēc es tev jautāju, kas ir Latvija, kā varbūt Rīgas modes atklāja savu otro veikalu Rīgas centrā, kādā sakarā? Viņi taču, ko viņi tur ražo? Viņi vispār pārpērk. Es nezinu, kas tāds ir tur. Es gāju garām briesmīgākais katlogu pasaulē, manuprāt. Es tiešām neesmu lietas kustā. Ko tu zini? Ko tu zini? Tev jāzina, tas tavs lauciņš. Nē, tas nav mans lauciņš. Vai ir iespējams, teiksim, paņemt Dāvidu, teiksim, tā kā būdi un iedot Dāvidam, es nezinu, kaut kādu naudu, un tad Dāvids manā vietā aiziet uz veikalu un sapērk man drēbes? Nē.
Es vairs to pakalpojumu nepiedāvāju. Bet tāds ir, vai ne? Jo daudz cilvēku neorientējās, kas tur ir. Nē, tā kādreiz es darīju, jo, kad tu esi aktīvā biznesā iekšā, un kad tu pats mēģini kā mežonis, kā Latvijā daudz mākslinieki, ja tā drīkst teikt, nevis pārtiks tehnologi, arī tu tanī skaitā, mēs esam mežoņi, mēs ēdam to, ko mēs varam noķert, un bieži viena izvēle, ja tev ir ģimene, bērni un viss pārējais, tev ir jādara tas, kamēr tu esi bijis projām, tu zini to, ka tu esi aizmirsts, bet tu arī zini to, ka, teiksim, daudzi mākslinieki, arī kurus tu esi ģērbis, ir kļuvuši daži par dzejniekiem, daži par rakstniekiem. Pieņemsim... Vārdus nomainījuši. Jā, dzējotāji. Gribu atrast tavu plaukstu, tukšums kluss un svēts tas brīdis. Klausīsies. To, kas bija. Uztaisīs Harikiri beigās. Andris Buls ar savu dzēju. Zinu. Jā, tad mums ir Andris Kivičs ar savu dienas grāmatu par Estrelitu, par sevi. Un, no Mājas Silovu. Jā. Un jautājums ir tāds, ka tur bija tas Kivičs bija aprakstījis kaut kādu lietu, ka viņš ir pienācis pie tevis klāt, tajā savā grāmatā. Viņš ir pienācis pie tevis klāt un jautājis, klausies, Dāvid, kas manai grupai ir jādara? Skārs. Manuprāt, tā, lai mēs būtu, tā kā labi izskatītos. Un tu esi viņam mēģinājis bāzt mēlu mutē. Un tad viņš nabadziņš ir no rīta, tu esi atvainojies, ka tu vienkārši nesaprati, ko tu dari. Tā ir bijis vai nav, jo tas ir grāmatā rakstīts. Nu jau ir rakstīts grāmatā, tad Kivičs noteikti zina. Bet tev es jautāju. Vai cik labi, kā visi sapņo. Es brīnos, ka nav pieteikušies, man ārlabi. Latvijā, tas taču ir viss ļoti svarīgi. Tas ir Latvija, tu taču zini. Tu pats zini, kā salīdzināt, teiksim, Ķīnas mega apmēru ar latviešu. Ka Latvijas nekamēr ir slikts viņam, un tā viņam tikai interesē, cik tas pelna, ar ko viņš guļ, un tas arī viss beidzās. Jā. Nu. Vai tā ir taisnība, ka tev ļoti patīk Bekhams, pareizi, jā? Neteikšu. Kā šito džeku sauc? Gins Valdmanis. Jā, kas viņš ir? Viņš kačājās visu laiku. Viņš, starp citu, ir IT speciālists. Kad es uzzināju, ka viņš ir IT speciālists, tad man ienāca prātā, kad viņš saka, vai tā neizskatās, teica, ne, viņš izskatās trūls, bet Gins ir ļoti jauks cilvēks, viņš ir modelis un privāts treneris. Privāts treneris? Jā, un viņš ir viņš savā laikā iefotografēja vienu manu no kolekcijas. Tātad šeit ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka es nemēģinu Dāvida sievu Antru aizvainot, nedod Dievs kā Dāvida klientu, bet runa ir tikai un vienīgi par Dāvidu. Dāvids tiek provocēts un Dāvids atbild šādi. Dāvid! Šādi? Tajā internetā es lasīju arī to, ka tev patīk dukurs. Kas ir dukurs? Dukurs tev patīkos. Kas ir dukurs? Dukurs! Dukurs tev patīk. Kas ir dukurs? Kas ir dukurs? Man arī ir jautājums, kas tas ir? Kas tas ir? Kas ir dukurs? Nē, bet kas ir dukurs? Nākošais jautājums, es nesapratu. Dukurs? Tas ir tas, kurš iet par, teiksim, trasē, vai tas, kurš uz skatuves kāpj? Ir divi dukuri. Ir viens miks dukurs, un otrs ir cits dukurs. Tev patīk dukurs šis dziedātājs? Nezinu. Beidz, tu mani cēl! Viņam šeit teigabals ir. Ir viena lieta. Tas, ko es noskaidroju, vai tā ir, vai tā nav? Dukurs. Es viņu pazīstu. Jā, bet tev patīk tā viss tā lieta, kā viņš dzied. Nē. Tei, man Latvijas estrāde vispār nepatīk. Labi, Pagaid, no kurienes tu izrauj kaut kādas samazes? Es TV netā lasīju. Skaties, ko es vēl lasīju. Es lasīju vēl, ka tev rutulis patīkot. Tev patīk, kā viņš... Patīk rutulis? Nē, es tiešām draks palīdzu. Tu esi slims? Es arī jautāju, cilvēki daudz to jautāju, vai es esmu slims. Bet rutulis, tev tā kā rutuļa estrāde, tev arī nepatīk? Pagaid. Vienkārši saliekam kopā. Šitos te džekus un pa vidu rutuli. Pagaid. Tas ir mans darbs. Jā, bet patikt viņiem? Vai kas ir tās darbs? Rutulis ir mans klients. Jā. Šie ir mani modeļi. Pagaid, paskaties tālāk to pašu modes skatu. Pagaid, ko tu tev jauc? Kas te notiek? Nu tā beidzot. Ļoti labi. Kas tas bija ko? Kas tas tikko bija? Kā tu uzvedies studijā? Ne, vienkārši tas, kā tu uzvedies studijā? Ne, nopietni. Es uzvedos burvīgi. Tev tā liekas, jā? Ja? Tu uzvedies burvīgi. Jā. Tu atnāc uz studiju un sāc kliegt virsū vadītājam, kurš ir zils? Nu, piedod, te nav Amerika. Man liekas, tu sen neesi bijis studijā. Zilus, tumšādainas un vēl kaut kāds nedrīkst atlaist no darba. Pagad, sorry, te nav Amerika. Man vienalga, tu var būt arī rozā. Tik un tā tu smukāks. Kas tā pa miskas te paviljons veikals?
Latvijā. Nu, kā tu nezini, Tārbats un šis te kaut kāds stūrs, tur ir tā latviešu drēbes, kur Rīga krakli nopirkt. Neadekvāti dārgi visi ir. Es tev prasu, ko darīt Latvijā. Man stāstīja, jā, kāpēc tā ir? Tu tiešām iedomājies, ka nories saule, tad es zogos uz latviešu dizaineru veikaliem. Bet tu varētu man pastāstīt, tāpēc, ka tu taču zini, kas ar ko un kā tur notiekās. Nezinu. Es atkal nezinu. Visu zini, izrādās, ne. Es esmu mazu rīsēšu, maziņu, cik maziņu, tur pusmetru garu rīsēšu viņu uztaisīt. Pa 15 gadiem tik maziņu. Ak, Dievs, kauns. Paga, pa 15 gadiem. Es labi. Kāpēc es domāju, ka es viņu daru? Varbūt man viņi iedod šitā. Taču nezinu, varbūt, jo tev raidījumu veido 40 cilvēki. 40 cilvēki, kas arī lasīja tajā pašā TV netā par to, ka tev tas ir tā kā, 40 cilvēki. Es domāju, ka tas bija tavs autorādījums. Bet ir 40 cilvēki. Es domāju, ka tas bija arī manos bērnījos un zvanīja mūsu paziņas un prasīja, kur paliek bērni pa to laiku, man naktīs nāk tie draugi. Tev pietrūks tas viss tagad? Nē. Tev uzmanība patīk. Tev ir tavs Ahilē papēdis, tas, ka tev patīk uzmanība. Nē. Jā. Tu gribi citu stāstu dzirdēt? Jā. Tad, kad 6 gadus, neteikšu, cik lielu summu tev tērē, piemēram, tādu koncernu kā Nokia, Ray-Ban, vēl tālāk, un kad tiek algots, teiksim, ļoti ietekmīgas amerikāņu reklāmu kompānijas. Es domāju, ka operators sāk žāvāties, bet izrādās viņš vienkārši sāk no augšas filmēt. Jā. Un pagaidi. Jā. Stāsties acīs neskatās. Šīs kompānijas ļoti labi zina, ko vajag mūsu cilvēkiem. Un starp citu, ja ir noteikums, ka uz obligāti visiem drukātajiem materiāliem jābūt virsū manai sejai, tad tev jāizvēlās apmierināt savas ambīcijas vai tomēr neslēgt šos līgumus par sadarbību. Klausies, tad, ko tu tikko pateici? Es tev atbildēju gudri. Es ceru, ka kāds klausījās. Kāpēc, pieņemsim, ir tā, ka labvēlīgā tipa CD maksā 2 dārgāk nekā Stingam CD? Kāpēc ir tā, ka, teiksim, kaut kādas latviešu modes tur, es nezinu, LR-atā, kas maksā 3 reizes dārgāk nekā kaut kāds tur D un G dārgi un gudri Dolce Gabbana? Pieņemsim. Kāpēc tā ir? Kāpēc mums ir tādi ceņņiki augšā tam visam? Kāpēc mums jāpārmaksā 3 reizes par to? Nav jāpārmaksā. Jums liekas, ka jūs pārmaksājat, ka jūs redzat tikai to, ko jūs redzat veikalā. Šim nabaga bērnam, kas beidzas akadēmiju, ir... Bet tu esi savu mojo pazaudējis. Tāpēc, man nokaitināja. Kur ir tavs mojo? Tu izdarīji savu, tu man nokaitināji sākumā, vajadzēja kaitināt beigās, tev būtu labāks raidījums. Bet pats vainīgs, es tev brīdināju. Tā, klausies tālāk. No. Un ir starpība. Māci mani. Un ir visvairāk iegūt uzticību 15 minūtes, un pēc tam Davai. Nepareizi izdarīt. Tas nekas. Un redz, ir starpība ražot 1000 eksemplāru, vai ražot vienā, un varbūt diegt to pašam mājās pagrabā, vai nolīgt kādu. Tas viss ir ļoti dārgi. Un vēl daudz domā, ka viņi ir ģēniji, bet, diemžēl, tas tā nav. Es atkal nesaprotu. Man liekas, tu vienkārši runā tādā monotonā lietā, ka tu vari arī nedzirdēt, un nekas tāds traks nenotiks. Ko tu gribēji, lai es spierzais, noraujos? Nesanāks. Nē, kāpēc tev liekas, ka no tevis kāds kaut ko visu laiku grib? Bet tev, normāli, tā kā, kas notiek, Dāvid? Kāpēc mums ir jāiet uz tām humpalām, pasaki? Nē. Nav jāiet, bet jāiet, kas ir labāk? Nopirkt humpalās vai Dolce Gabbana žaketīti par 5 eiro, vai aiziet pie Natālijas Jansons, nopirkt viņu par 500 eiro. Tā ir tava izvēle. Jā, bet kā tev liekas? Abi gana labi, tā ir tava izvēle. Kā vispār tā var būt, ka tās humpalas mums atrodās tā kā Ņujorkā es bijis, vai ne? Nē. Kā tā var būt? Labi. Ķīnā ir kaut kāda tur, kaut kas, viņš man jautāja, neizdarēja. Klausies, ir tā, ka Rīgā humpalas atrodas uz dārgākajos praktiski rajonā, Rīgas centrā, ļoti labos rajonos. Kā viņi vispār var pacelt to visu? Tas ir tāds baigas biznes. Es neesmu citās pasaules valstīs galvaspilsētās redzējis, ka humpalas ir pašos centros, pašā tā kā. Es nezinu, man grūti spriest, ka nevienā valstī nav mans mērķis bijis aizbraukt un paskatīties, papētīt šo situāciju. Nē, bet tev jādomā, kādu cilvēkiem, kur tev viņi tās drēbes pērk. Ja tu nopērk vienu krāklu, tad 3 vēl tāds pats. Un tajā pašā mazajā Rīgā, tajā pašā vienā klubā. Tad tu ej pie Dāvida par 40 eirām kaut ko tur pēc, pieņemsim. Es tev saku, labi tas ir. Vai slikti tas ir? Tu man vari pamācīt. Tu zini, tā ir, beidz, netēlo, ka tu esi no Marsa, un cilvēkiem nav naudas. Es tu pats neizskatos, jau. Acīm redzamais, neticamais. Cilvēkiem nav naudas, un zini, ja nebūtu varbūt šo second hand veikalu, varbūt viņiem vispār nebūtu ko vilkt, jo tiem, kam ir ģimenes un bērni, piedod, es domāju, ka viņu rocību knapiņu var sagrabināt komunāliem maksājumiem. Es to visu saprotu, un tad man ir jautājums, vai Latvijas valsts, Latvijas valsts un davai paklausāmies dzejā, kas skaitās, man ir kauns par šo.
Var slēgt ārā, es esmu dzirdējis šo Tas ir PZD, Johaidī. Mūsu valsti vada pensionāri. Mums ir otrā kartupeļi. Jā, tu zini, kas izslēdz šo te ārā, lūdzu? Tu zini, kas ir kopējs kartupeļiem un draugiem? No. Tad, kad viņi nomirst, viņi sapūst. Un tad es skatos, vienmēr mūsu valdības vadītāji izskatās tieši tā, kā kartupeļi. Rekur ir vēl. Arī viņi, ja? Slēdz ārā tikko vakar. Cilvēkiem paklausīties. Lai arī viņai ir savs šitas te saucamais, lai arī viņai ir savs šitas te, sava nostāja, mugurkauls vairāk nekā Dombrovskij, bet tā vai tā mums viņai ir mugurkauls? Es nezinu, es jautāju. Kartupeļiem nav mugurkaulu. Bet tas ir briesmīgi, kas mums valstī notiek. Tu esi bijis prom, tu redzi šeit, cilvēkiem nav naudas, nodokļi ir augšā, visi brauc prom. Tu tagad atbrauc, tev atkal nekā nav, atkal sās no kaut kādas mazās vai -1 vai ne kaut kādas bāzes stacijas. Nav tā. Kāpēc? Tā ir. Mums tu uz maksimu, ej iepirkties vispār. Es neesmu bijis kopš tiem laikiem, kopš iebrukuma. Skaties. Pēc pusgada būs tās aizstāvības tādas uztaisītas, ka liksies, ka visi svētāk par eņģeļiem. Pagaidies, pusgads būs kaut kad pēc mēneša, man tā šķiet. Nekas jau nav mainījies. Tev vienkārši turpina kakāt virsū. Tu gribi manu viedokli? Jā, protams. Godīgi pateikšu, švaki. Par angļu valodu, zini, smieties var nesmieties, bet viņi neizmanto savu iespēju runāt latvisku un nolgot tulkus. Viņi būtu poliski labāk runājuši. Redz, kā ir, es jau domāju, es jau vakar apjautājos, vai Bērziņš ir dzīvs, tāpēc, ka nekur visiem ir viedoklis kaut kur pa kaimiņu valstīm, bet mūsu uz 3 valstīm ir 2 prezidenti, tikai es redzu, 3 vienkārši nav. Paga. Tu atkal nepateici neko. Es tev prasu, kas mums valstī notiekās ar Maksimu. Tu man atbildi par... Es nezinu, kas notiek ar Maksimu. Tā līsdā peripētījā. Es tev mēģinu... nebūs. Beidz, es tev atbildēju. Nē, es neesmu. Liekam jaunu bildi iekšā. Tā tomēr ir milzīga skaita neaizsargāt cilvēku slepkavību. Mēs turpinām tā kā dzīvot. Kas tev pašam besī šajā valstī? Tas ir kaut kas besī. Tu vienmēr biji cilvēks ar viedokli. Tagad tu nāc un tu esi mazliet aizvēries. Tāpēc, ka tu visu laiku man puši. Un ja tu man puši, es nevaru runāt. Man ir jāveido gari skaisti. Tu gribi, lai es paklusēju? Nē, tāds monologs. Tu pastāv. Tad šī kā nevar muti aizvērt. Cilvēki bija sagaidījuši, ka tagad būs, tagad Dāvids būs beidzot suņu būdā. Dāmas un kungi, Dāvids nav redzējis nevienu suņu būdu. Tad tagad tu esi. Un es tev neesmu nekad dzīvē pirms tam redzējis. Esmu tev rakstījis vēstuli. Tā kā tu biji vēl tajā uzvalkā, bet tajā tur, kā vārds ir mētelī, kā vārds, kad dušā iet un tad vēl virsū. Un gāro halātiņos uz versaģus divāniem, tas viss bija oriģināls. Un viņam rakstījis, veicīt, man patīk, man bija gadi, es nezinu, cik gadi man bija kaut kādu gadu, nezinu, cik es viņam jautāju, un viņš neatbildēja, un tad redz, un tu man saki, kad man interesē, Džeki, un es taču būtu atbildējis tāds jauns, ja tas bija vēl sen atpakaļ. Ko tu zini? Paskaties, tas ir kompliments cilvēkiem izteicis pirms 10 gadiem. Beigsies raidījums. Raidījums nekad nebeigsies. Suņu būda nekad nebeigsies. Sorry. Ja kāds kaut ko saka par mani, tu zini, es tīri labi zinu, kuram es esmu kanki, citus un neesmu. Jā, bet kāpēc tu man nevari drošākā vietā pagalmā esi? Tā lieta. Iesim draugos, tev parādīšu vienu sarakstu, ko es saņēmu vakar. Es tev iedošu izlasīt, lai tev būtu priekšstats, kāpēc es neatbildu uz vēstulēm. Es tev pilnībā saprotu, es arī, ja visiem atbildētu, man pietrūkt enerģijas suni pabarot. Redz, tu man pārmetu. Ne, es nepārmetu. Es no tevis mēģinu tā kā, pastāsti man, kas tev besī? Tu te kas tev ir, es sāku raidījumā, 2. 3. minūtē, es teicu, Dāvids nekad nemelo, Dāvids ir atklāts, kas tev besī? Es nezinu. Ko tu nezini? Šaurs kurps kādreiz. Ai, tu man tagad teiksi, ka kas tev besī, šajā te valstī, kas tev besī, kas tev, ko tu gribētu mainīt? Tev ir iespēja mainīt, ko tu mainīt? Es esmu nomainījis attieksmi. Un tāpēc man nekas nebesī. Tu esi vienkārši tādā čilā. Ejiet, jūs visi dirst. Man ir labi. Jā. Tas ir tas, kas tev ir. Jā. Un zini, tas ir daudz. Mainīt attieksmi, tad daudz cepjās par kaut ko nevajag. Es esmu pilnīgi mierīgs kā pupo. Šitie besī laukā. Viņi pazaudēja savu mojo, viņi tiek sadauzīti, tad viņi tiek pieceļās kājās. Zini kā, tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprāks. Laikam figiņi tas teiciens. Pagaidi, ko tu gribi?
Ko tu visu laiku aizstāvies? Lai es dejoju ar lentu, piemēram, šeit. Kāpēc uzreiz māki svingrošana? Es tev jautāju par to, ka, kā tev liekas, ka tev ir, ko tev gribētos mainīt? Tagad būs vēlēšanas, tev taču ir kaut kādas lietas, kaut kas tev, Dāvidam, kas nepatīk, kas riebjās. Reku, es tev lieku, Reksim Bērziņš. I congratulate you, mikrofonu my face into the sky. Kaut ko tu vari. Pagaid, man iesaka noindēt pusi Latvijas tikai tāpēc, ka viņi prot angliski. Vat redziet, kā saruna ir. Tu viņam pajautā, viņš pa zaķiem, tu pa kaķiem. Nē, pagaidu godīgi, man daudz kas nepatīk, bet zinot, man vairs nav 15 gadu, man nav ilūzija. Es zinu, kā viss šī te veids saliekas kopā. Saprot, izmainīt kaut ko, neizmainīs neko. Jābrauc prom, ja tu gribi izmainīt. Ko tu darīsi, kad Krievi nāks? Krievi, kad nāks, es skriešu ar neļķiem pretī, metīšos ap kaklu un teikšu tikpat skaistāk kā Bērziņš angļu valodā, Krievijas teiks, es jūs mīlēt, es gaidīt jūs. Tāpēc, ka tu esi Polukrovka, 50-50, tā kā Krievs Jā, Latvijas. kaut gan aizvakar man Facebookā pateica, ka es esmu Krievu cūka un es esmu tāds. Tas jau kompliments ir tādā ziņā. Es nezinu. Tu esi latviešu cūka, tu esi čehu cūka, tu esi poļu cūka. Tad tu neies mežos karot vai ne, tā kā partizānos, bet tu iesi ar neļķiem pie Krieviem. Nē, man sāp muguru, diez vai es ar neļķiem aiziešu, ne arī ierakumos, bet ir viena lieta. Tu piļīs prom. Es domāju, ka mēs neviens nepaspēsim aizpiļīt prom. Jā. Es dzīvošu savu dzīvi tālāk, cik no dieviņš atlicis ir. Es nelikšu, es negribu. Tu Es esmu vecs, kraķis. Jā. Figņā. Kas tas ir? Es skatos un skumstu klusībā. Pēc rādījuma būs vēl skumjāk. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, pa ko es runāju, jo tas tiešām ir skumji. Es tev ar rozēm sagaidu. Tev taču patīk estētisms. Man nebija 700, man bija 3. Es tev prožektoru sejā, zilā krāsā. Es tev šņābi no lielākā alkohola tirgotāja valstī Spirits and Wine. Tas tev lūdzu. Paldies. Šņābis tev gaši augsts jūti. Saldēto visu nakti bija speciāli priekš tevs, Dāvid. Tu esi bijis gaidīts. Tev te ir no mydogtags.eu divas fiškas, ko kaklā jāliek ar tavu vārdu. Tevi tautā, ka visi ienīst un tev nav jāaizsargājās. Tu biji foršs džeks, bet man jāsaka, ka biji, jo tu esi zaudējis savu mojo. Es esmu dikti sarūktināts. Man ir jāliek tavu mīļākā dziesma. Kas tas ir? Ko? Tu man spīdzini? Nē, nopietni. Es redzēju, ka it kā vācieši šitā darīja, ka lik visu laiku atskaņoja kaut kādas dziesmas. Tas ir tavs rutulis. Tavs rutulis. Rutulim drīz būs koncerts, Ritulim drīz būs disks. Pagaid. Aizver man muti. Es nevaru es nevaru iebraukt to kaut kā, es nevaru atvērties. Es nezinu, vai kaut kas nav pareizi. Kaut kāda nepareizi, tā kā nav tā ķīmija. Jā. Varbūt tāpēc, ka tu kavē raidījumus. Es nekavēju. Tev bija jābūt šodien tikos, tu atbrauc tikos, tāpēc arī tu neesi sagatavojies. Tādā ziņā, ka nav jau jāgatavojas, nav nekāda stunda, bet kaut kā tu mūzikas instruments spēlē. Nē. Ļoti labi, paldies Dievam. Tad varbūt tev ir kaut kas tāds, ko tu man gribētu pajautāt. Godīgi neko. Šitādi ir tie latviešu vīrieši, viņi tādi, kāds tu pat vīrietis, nevar saprast, bet vīrietis vai sievietes, arī tas ir. Uzmanīgi. Tev ir bijuši šie puiši pirms tam? Tev ir bijuši puiši pirms tam, tas bija pirmais jautājums un laikam pēdējais. Kāpēc uzmanīgi? Es tev mēģinu atvērt vaļā kaut kādā veidā, es tev saku redzi, bērniem. Šo tēmu par bērniem es vispār neaiztieku, tāpēc, ka es zinu, ka tā ir tāda lieta, kur nevajadzētu, tas nebūtu galīgi smuki. Pieņemsim. Tāpēc es jautāju tev par tādām lietām, kas tikai vienīgi Dāvida romāna Andreja varētu skanēt. Tā kā. Kas tev vēl, Dāvid? Kas nav pastāst? Man taču neko negribu teikt. Tu nepareizi taisi Tas nekas. Tu man esmīgi Tas nepareizi taisi raidījums. Tas man vieglāk nav pareizi. Es tiešām rēti atbildu ar jā un nē, bet šoreiz ir pārspējis es pats sevi un es nezinu, kāpēc tas tā ir. Ilgi es bijis prom. Jā, un godīgi teikšu neaugstu. Tas ir labi. Tad jautājumu, ko tu man gribētu pajautāt, tev nav? Nav. Labi. Varbūt ir kāds jautājums, ko tu kādam citam gribētu pajautāt? Teiksim, caur mēdīju tev ir iespējams pajautāt. Varbūt tu kaut ko gribētu novēlēt Latvijas jauniešiem. Nevienu nepazīstu. Jūs ņemat to plānu, jā, šim cilvēkam, lai mēs redzam, kas notiekās, ka tu esi tik ļoti mainīgs. Mēs visi saliksim kopā, tas šo nevar teikt pareizi. Tad... nezinu, man žēl palikt. Man tā bija pēdējo reize, ka mums bija Dons ciemos. Atcerieties, mums bija Dons.
Ko tu... Ko tu pēries visu laiku? Ko tu ņemies? Es gribēju paprasīt, piemēram... Nafik tu to dari? Tu saki, tev fišku darīt. Kāda tev fiška, piemēram, suņa būdai? Kur ir fiška? Fiška ir... Dabūt internetā daudz komentus tur un tā. Man nav internets. Ir, Buma FMs iet internetā gaisā, vai tu neiet? Iet, bet es neesmu redzējis. Labi, bet fiška, kur ir? Es vācu ziedojumus. Kam? Sev. Priekš kā? Es gribu sev citu kostīmu. Šits jā, tad bija tāds jancīgs ir, jā. Labi. Bet, tu tagad muldi, dirs, tā nav, Nē, tā nav. Un kāpēc, lai es tev dirstu, Dan? Es esmu atklāts cilvēks, Labi. Tā ir, nafik man tev dirst. Protams, ka nē, protams, ka tu runā. Tagad mums 3 reizes iesūdzēs mazie bērni vecāki par to, ka mēs esam rupjās vārds, kā pieņemsim dirstu, vai nepateikt. Es atvainojos. Tagad bet kas atvainojās? Kas mums no tā? Kurš maksās sodu? Man jau ir jāmaksā sods. Tu zini, cik tas maksā? 800 lati. Samaksāsim. Cik tu reiz pateici? Pasaka vēlreiz to vārdu. Vienu reizi, tu 2 reizes atkārtoji. Tad tas ir cik? 8 reiz 3. Cik ir 8 reiz 3? Tad es 800, tu 1600. Labi. Bet tu varētu pateikt vēlreiz, lai mums būtu vienādi. Dirst. Nē, tev jau vecais aizgāja jau. Viss. Man pietiks ar 800. Beidz, ko tu nevari višķi piemest klāt? Pagaid, tev jau 2400 jau ir. Labi, dirst. Viss, es ceļu stāvku augšā. Beigās Buma FM bankrotēs dēļ pēdējiem 4 teikumiem. Tāpat es lāk vienā džemperī staigā, neko darīt. Dirst. Un tad Donam tu kaut ko prasi, tu viņam jautā, viņš neko negrib, tādu cilvēku ir garlaicīgi. Man likās, ka tu esi interesants. Es nezinu, kā interesanti. Es tev varu lecamauklu vēl liekt no lentu, tu negribi, lai es dejoju. Kāpēc tā māks vingrošana visu laiku? Es nezinu, man tā liekas, ka tu gaidi no manis kaut kādas atrakcijas lekcijas. Tu gaidi no manis atrakcijas. Es gaidu tavu viedokli. Parastam cilvēkam kā Dāvidam ir jābūt viedokli. Es tev pa modu Latvijā prasu. Tev atbilžu nav. Pagaidi, ir viena lieta. Tas ir viņu cilvēki. Viņi strādā, viņi pūlās, viņi cenšas. Tu man par aktieriem pajautāt, es tev uzreiz atbildētu par Latvijas aktieriem. Momentāli man būtu viedoklis. Tu esi Latvijā tā kā pa modes industriju. Viedokļi tev nav. Bet es nebāžos svešā lauciņā. Kādā svešā? Tas ir modes lauciņš, tu esi modes lauciņā. Kas viņi man tādi ir? Kas viņi? Es tev saku tavu viedokli, es tev prasu. Man nav viedokļa, es neju uz viņu skatēm, man neinteresē. Es saprotu, kāpēc 3 reizes dārgāks drēbes šeit Latvijā ir. Tad tirgus maz. Tāpēc, ka tirgus maz. Tad es saprotu, vai par 3 latiem atvaino eiro pirkt man to žaketi, vai man nopirkt par 300 eiro, pieņemsim. Kā tev liekas, kas būtu pareizāk? Abi labi. Kāpēc tā kvalitāte ir tik slikta tam Latvijas māksliniekam? Tas jau nav naudas, lai kvalitatīvāk saražotu. Bet ja viņš prasa 500 eiro par to sūdu žaketi un viņa nav kvalitatīvi uztaisīta. Tā ir viņa problēma, viņš nosprāgs badā. Bet es tev prasu, kāpēc tas tā ir? Kāpēc mums visu laiku met? Kāpēc Latvijā nav iespējams nopirkt drēbes? Kāpēc man ir jābūt zilam šodien? Man tev žēl. Cilvēciski. Nē, tiešām. Es tev arī teikšu, kāpēc aktierim talantīgam ir jākrāso uz sevi zilā krāsā un no rīta agrumā jāstrādā pusplika mēterā. Tu atbildēji ar savu pašu jautājumu. Man vienmēr prieks darīt un nevis nedarīt. Es labāk iesaku visiem darīt un nevis nedarīt. Uz šīs te nots, nezinu, stulbi. Apsolu neko nemontēt ārā. Visi tiekamies pēc nedēļas, Dāvida. Nejahaidīju. Atā. Trakais kurvats, kur tu to gozi bāzi? Tas apavosi smirt un kairina man nāsi. Tu trakā purva zivs. Negodīgi darbi. Tu pumpē purvu sauli, pumpē agresīvs. Runājam, es saprotu, rīcelīgi, ja konkrēti būtu jautājums, tad atbildēt. Tu gaidi, tu jau zini galvā. Paldies, man nekad nav bijis. Es tev teicu latviešu šņabus, es jau tā arī izdomāju, gan jums kaut kādu sponsoru, kas dos man LA kādu. Sorry, žēl tikai, ka es nepateicu. Nāc, tev apķers. Lūdzu. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās.